kādi tad mēs īstenībā esam. Nu, ne jau tā sliktākā daļa uz šīs pasaules, bet cilvēks kā tāda būtne ir zemeslodei piederīga, neliela, maza būtne. Bet to, ko mēs daram ar okeānu, ar zemi, kur mēs dzīvojam, ar gaisu, ko mēs elpojam, par to gan mēs esam atbildīgi. Un tagad ir jāizliek aiz auss tiem, kas domā, ka viņi drīkst visu, ka viņi var ņemt, ka viņi var zakt, ka viņi var pelnīt uz cita nelaimes rēķina. Tā vairs nebūs. Jo no dabas un no zemes mātes drīkst ņemt tik, cik cilvēks spēj patērēt. Un ne grama vairāk. Ja runā par enerģētiku, par jauno enerģiju, tad kas bija tie diamanti, tās raktuvs? Diamanti raktuvs, tie bija satelīti ar kosmosu. Šobrīd šie saskares punkti ir iznīcināti cilvēka mankārības dēļ. Ar asnīm slacīti briljanti. Gal galā ogleklis vien tek ir. Jā, arī Latvijā ir šis satelīts, bet paldies Dievam tik dziļi, ka klāt neviens netiks, un šī saikne mums ir, un Dievs šo spēku šeit ir devis, lai mēs dzīvotu tālāk. Dabūjuši kārtīgu mācību un sapratni par to, ka cilvēks ir tikpat līdzvērtīga būtne kā jebkurš putniņš, un viņš šeit nav valdnieks. Man gan šorīt paspruka draudzenei tāds smējiens par to stulbumu, kā tagad cilvēku uzvedās. Dievs smiedamies, var dabūt caurei. Pasmēties jūs arī. Ir jau par ko. Nu nav cita vārda. Kāds teiks apmūsis. Nu, nebūs pa vecam. Tas ir apmūsums? Nē, tur apakšā ir bailes. Un tie, kas visvairāk par karu kliedz, tie paši ir visvairāk nobijušies. Bet bez upuriem brīvība nenāk. Bez upuriem kārtības nav. Un tas arī ir pasaules likums. Un tā vienmēr ir bijis. Es abrīnoju Ukraiņu tautu. Es tiešām abrīnoju. Un Dievs viņiem stāv klāt, un visa saprātīgākā pasaules daļa viņus atbalsta. Un atbalsts būs vēl lielāks. Būs spiesti to darīt. Un neaizmirstiet, šis ir laiks, ka katrs parāda savu īsto seju. Lai kā centīsies kāds te slept un izlikties, visu mēs redzēsim. Un tie, kas man dzirdēja jau kādu laiciņu atpakaļ, man bija vēl viens teiciens, lai viņi apkakā pakaļ kājas. Tas jau nav nekas slikts. Vai ne? Bet es ticu jaunajiem. 40, 30 gadniekiem. Tiem, kas 20, tie saprot, ka viņi dzīvot grib savādāk, viņi meklē atbildes. Tātad dzīve bez smēķēšanas un alkohola ir veselības pamats. Un kur nu vēl kāds grib stadionu Lucavas salā? Vai tad nepietiek ar tiem britiem, kas apčurā brīvības pieminekli? Vai vēl vajag visu Lucavas salu apčurāt? Nav brutālāka sporta par futbolu. Un vajag padomāt, no kurienes futbolam nāk nauda. Ja par sportu runām. Ir tik daudz aplamības sportām. Es to par sportu vairs nesaukšu. Tās ir tādas kā gladiatoru spēles. Nu, kas maksā, tas pasūta mūziku. Tas nav sports. Sports ir tad, kad bērni sporto skolā, kad sacenšās brīvdienās, un tad ir azarts un prieks. Un kur nu tas vērtējums? Un tās gan ir šausmas. Ir jau tas, kas uzvar. Visi nevar uzvarēt. Bērniem tas ir jāstāsta.
Jūs vienkārši paskaties, kas notiek mākslas vingrošanā, kad mazām meitenītēm liek krāsoties, kad viņas pirms sacensībām ir jānokrāso. Nu taču kurš tur ir pedofils, kas to izdomājis? Vai ne? Murksne sports mums ir. Jā, fiskultūrai jābūt, kustēties vajag. Bet, lai to darīt, ir jāpārbauda veselības stāvoklis, bērniem ir jābūt ģenētiskām analīzēm, jo visi nevar skriet, un katrs bērns ir savādāks. Un, ja iet runa par tagad emocionālo vardarbību, nu tad jāskatās, ka kamerām jābūt gan augstskolās, gan skolās, gan sporta nodarbībās. Un pat mākslas skolās. Es domāju, ka mākslas skolas ir domātas, lai attīstītu cilvēku bērnos radošumu. Nē, ir skolotāji, kas uzspiež savu pareizo un nepareizo, bet mākslā jau nav pareizo un nepareizo. Ir tā, kā mēs katrs to redzam. Un viņiem neļauj brīvi izpausties. Pat ne diplomdarbā. Un tad viņi tā atmeta roku, un viņiem vairs negribas nekas. Nokauj to prieku. Kādēļ mēs to pieļaujam? Un tagad būs jāsāk par to runāt. Ja neko nedara ar prieku, kāds var sanākt cilvēkbērns? Nu, izaug liels un pārtiek no antidepresantiem. Un ja to, nu tad vakarā vēl alkoholu, un vienalga sieviete vai vīrietis. Tas nav risinājums. Tā nīcinam ārā savu tautu. Un tie paši dziesmu svētki. Kāds tam sakars ar naudu? Ar prieku un ar gribu. Mums viss ir, nu tāpēc, ka pie teikšanas ir tie, kas vairs nezina, ko grib. Protams, viņiem ir viens amats, viņam ir otrs un 3 algas ar viņiem ir. Un tad viņam tik ļoti sagāp galvā. Un tad tas nabaga kultūras nav vadītājs. Vai vadītāji, kas vada to deju kolektīvu vai kori, kurai pat minimālā alga nesenāk, bet panāk to, ka tai pagastā to dara prieku. Nu, un tur jau ir tā dzīves sals. Dzīves sals nav Rīgā, pēc gaiteņos un ministrijās. Dzīves sals ir Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē un mūsu ļaudīs. Mostaties, ļaudis. Atā?